šis vienmēr tiek izpirkts, tāpēc šoreiz jums tā ekskluzīvā iespēja, ka es jums viņu beidzot parādu arī dzīvē. Tātad ļoti gaumīgs, interesants somas modelis ar gariem roktrīšiem. Skatieties, ļoti skaisti, eleganta somiņa. Uzreiz uzliekam šādu te viņu pleciņā. Skatāmies, ir divas jau sānu kabatīs un tā kā pilnīgi tāds klačiņš pa vidu paskatieties, ja? Un ir vēl viena lencīte, starp citu, jā, šāda. Redziet, vēl ir mazie roktrīši. Ir vai nu garš roktrīši vai mazie roktrīši. Lūk, šāda somiņa ar sudrabu, dāmas, ar zeltu. Un, kā es jums teicu, vīna krāsniņā. Un viņai ir, vīna krāsniņā tikai trīs. Un, dāmas, šī somiņas cena ir 100 eiro. Parādīšu jums šādu pītu ādas tipa somiņu. Ļoti interesanta somiņa, tāda kā klača un crossbody somiņa vienlaikus. Tātad ir ķēdīta, uzliekam pleciņā, ļoti eleganti, ļoti gaumīgi. Un ar garo ķēdīti arī varam noņemt dāmas. Mēs viņu pārvēršam vienkārši par tādu klača somiņu, klača crossbody somiņu. Un, dāmas, ar rāvējslēdzējs. Un iekšpusē būs kabatiņu ar rāvējslēdzēju. Šāds somas modelītes. Dāmas cena 98 eiro rāda. Kādas krāsnes ir pieejamas? Skatieties. Reku, visas krāsnes pieejama. Pīta. Pagājušais bija vairāk krāsnes, tagad tikai konjaka un melna. Šāda somiņa. Pīta tipa. Arī tas pats polines dizaina iedvesme. Šāda te. Lūk, viss tas pats. Arī aizveras uz pietpodziņu. Lūk. Un dāmas šāda piemiņa somiņai. Viņai cena 100 eiro. Skatieties, dāmas, šis ir viens no top pirktākajiem. Klača crossbody somas modelīšiem. Milzīga krāsu variācija. Un parādīšu jums tūlītās kādu no viņām tuvāk. Kuru es jums varētu parādīt tuvāk? Kas mums tagad aktuāls? Balts? Skatieties, ļoti inčīga somiņa. Varam viņu likt šādi uz rociņas. Varam viņu vienkārši nest šādi. Somiņa ir arī ļoti droša. Paskatieties, tā vienkārši iekšā netiks. Un iekšpusē kabatu uz rāvējslēdzējas likt kabatiņu. Un, protams, nesam kā crossbody, izmantojot garo lencīti. Lūk, jūs esat vienkārši gēnija meitenes. Kā jūs vispār turat manta vēl kā sēsta skraidu, bet jums ir jāsēž un jāskatās. Jūs esat vienkārši apbrīnojams. Tāks, nu ko, skatāmies uzreiz jauno somas modeli. Ko es jums jau pašā laiva sākumā mazdus parādīju. Paskatieties, dāmas, kāda interesanta, mīksta, matēta ādas, tāda kā klačiņa. Paskatieties. Klačiņa rokas lietiņa. Nu, interesanta somiņa, es jums teikšu, dāmas. Paskatieties. Somiņā tiekam no sāne. Kas mums tur ir iekšā? Nekas tur nav iekšā. Vairāk nav, ar gara lence nebūs. Un šis ir dekoratīvs. Nu, tāda somiņa, kā maziņš maisiņš. Skatieties, dāmas, kas ar krāsām ir. Šādas krāsiņas ir. Šāda. Un kaut kas arī no zelta un tāds un sudraba. Tāds, dāmas, un cena viņai ir 81 eiro. Kas mums vēl ir forši? Skatieties šādas. Šādas somiņas. Interesantas arī maziņas mazulītītes. Kas mums tagad ir šeit? Tad paņemsim kaut ko, piemēram, dzeltenīgu. Lai jūs redzat aptuveni, cik viņa ir neliela. Tāda maziņa somiņa. Maziņa. Un viņai ir arī dāmas garā lence. Un, ja principā tā ir crossbody somiņa, pleciņam, vai maziņš, kas rokā var nest. Maziņš foršs, kas skatīties? Tiešām maziņš foršs crossbody. Rāvējslēdzēja aizdara. Nu, rekur. Dāmas. Tur ir 3 roktrīši. Maziņš šīs, ķēdīta rādu un vēl šāda. Tas ir daudz interesantāk. Plus vēl ir kabatiņu rāvējslēdzēja. Jā. Tiklīdz ir vairāk opciju, ir vairāk iespēju. Un cena dāmas viņai ir 72 eiro. Vienkārši garā lence. Kā es teicu, mazai rokas somiņai vajag būt katras sievietes gardrobē. Un šī ir ļoti forša variācija. Atverās šādi uzslēdzīti. Un iekšpusē dāmas kabatiņu uz rāvējslēdzēju. Maza mīlīga somiņa, nu iPhone iekšā tu tiešām varēs ielikt. Un kas man patīk? Šādas mazas mīlīgas ir ne tikai foršas somiņa aiziet ar dāmām uz kafejnīcu un tagad vasarā forši kaut kur iziet, bet arī rekur kā crossbody maziņš ļoti foršs. Tā kā tas arī ir riktīgi forši, var saregulēt, cik garu ir. Šajā reizē dāmas ir daudz krāsiņas un cena 77 eiro. Nu, mēģinu jums parādīt. Mēģinu parādīt visus pieejamos tonīgus. Šāds crossbody somas mums ar ļoti plātu regulējumu lenci. Man ļoti patīk šādi varianti, jo tad, kad mums ir plikie pleciņi, tad šādas lences nespiež uz plecām. Un, piemēram, tādiem kā visādiem pasākumiem, koncertiem, brīvdabas pasākumiem liekas ļoti labs variants. Atveras uz magnētisku pūziņu un iekšpusē nav nekā vienkārši ādiņa. Šis ir foršs variants, jauns ienāca pagājušajā reizē dāmas. Šī somiņa, teikšu kā ir. Zilā pēdējā, melnas 4, bēšas 2, zaļas 2. Tas ir arī viss. Un rekur ir stendiņš, kur tu vari redzēt visas krāsas. Lūk. Nu tā, dāmas, tā šeit arī ir. Parasti izgrābt visu. Jā, vislabāk paskatīties ierakstā, es piekrītu. Tāks. Un dāmas, viņai ir 71 eiro cena. Bet ir vēl ir šāda. Es nezinu, vai jums ir aktuāli. Tas arī pilnīgi jauns modelīts ienāca pagājušajā reizītē. Tāks, kas mums šeit sadarīts ir? Maziņa somiņa šāda te, kura nav aiztaisīta līdz galam. Saregulējās, starp citu. Hei, variants. Saregulējās šādi, vai nu kā crossbody, protams. Maziņš roktrīts, maza mīlīga dāmīga somiņa. Ir iekšā rāvējslēdzējas un vēl ķepiņas šādas uz magnētu un kabatiņu uz rāvējslēdzēju. Funkcionāli. Un kas man patīk šām somiņām ir maigumiņš. Man patīk, kad viņa ir elastīga. Viņa nav tā kā koka kvadrātiņš. Lūk, un šitai cena ir 77. Un rekur es jums rādu visas krāsas. Tās saucamās bumbēg, kas ir saucamās šīs te somas, kas ir, viņu principā, man dāmas prasīja, vai var uzlikt viņu kā burnu somu. Laikam tomēr var, jo redziet, viņai tā, ja šeit mēs saspraužam, tad šeit var noregulēt. Un var daudz savilkt, nu, piemēram, lai varētu uzlikt šādi, jūs man prasījāt.
Es domāju, ka var uzlikt. Nu, šādi var uzlikt garantēti. Nu, tur vispār. Īstenībā labi izskatās arī pareizi. Arī Hermes dizaina iedvesa. Šeit būs divās variācijās. Zamšiņš ar miksētu rādu un tīra ādas versija. Lūk, šāds te variants. Aizmugurē kabatiņu uz rāvēslēdzēju. Iekšpusītē dāmas. Skatāmies, kas ir iekšpusītē. Nav nekā, vienkārši atverīte. Vasarai ļoti labi varianti. Brīvas rokas ceļojumiem. Un, starp citu, kas varētu būt forši atšķirībā no ādas. Patīkamāk varētu būt, ka zamšādi ir nesāt vasarā. Dāmas viņai cēna 76 eiro. Un mēģinam saskatīt, kas šeit mētājās. Kādi toņi, redzēt, ir pieejami. Man jau balstiņa pazūd. Lūk, nu tas ir viss, kas ir pieejams. Un uzreiz, nē, tā kaut kas aiznests uz šeieni. Un tad vasaras tādas variācijas, redziet. Bet, nu, šitādas es gan jau neieteiktu, tikai tāpēc kaudums var sasmērēties, re, kur ir vēl no zamšiņa. Bet te bišķiņ citādāks. Paskatieties, šiem ir rokturis. Arī tāds pats variants, tikai ir rokturīti. Un pārlociņš priekšā tāds, redziet? Te ir atšķirība, jā, šī ir atšķirība. Bet savilkums tieši tāds pats. Un cena šai ir 80 eiro, viņa ir bišķiņ dārgāka. Un te ir reku krāsiņas. Rekur, daudz dažādas krāsiņas. Un nonākam līdz ādai. Lūk, ādas versijā šoreiz nav daudz, bet kaut kas ir parādījuši koņieciņu. Un arī tas pats variants varētu mēģināt saregulēt. Lūk, ādas versijā. Es zinu, ka šī ļoti labi iet tieši ādas versijā. Piemēram, es tagad viņu paņemšu. Kāds ir laikam licis tā, kā viņš gribētu. Jo. Kāds ir licis, lai cicamāk nomēģināt, lai dara kā gurnu somu. Un man viņa, protams, liela, tas ir ļoti individuāli. Lūk, un var nest šo var nest rociņā. Un liks arī šeit 82. Zamšādā tāda pati bija 80, šeit 82. Un arī ir daudz krāsas dāmas. Tā nesagāžam neko. Nu, lūk, tas versijā. Šādi te zirdziņi. Bet dāmas, es nezinu, vai es jums varēšu cenu pateikt, jūs arī pagājušais jums neatradu. Liekas, ka 23 eiro ir tāda puķīte. 23 eiro ir šitās puķītes. Dažādas, reku, pomponiņš arī. Pomponiņš. Arī 23 eiro pomponiņš. Šitāds, redzēt, atšķirīgi šāds. Un šāds kā puķīte. Zirdziņi 18 eiro dāmas tiek rādīja. Un tagad aizējam ātri, es jums mēģināšu kaut kā nebūt parādīt. Kas mums ir no piekariņiem šeit? Tātad, zilonīši. Rozā, oranžs, sarkans, konjakveidīgais zilonītis un melni zilonītis, dāmas. Šādi te. Un šiem ir 17 eiro cena. 17 eiro. Sakārsim kaut kā apakaļ, 17 eiro, dāmas. Tālāk ir šādas te puķītes ādas, jā, 100% āda, dāmas. 23 eiro. Tā. Pomponiņi. Es viņus tā saucu. Pomponiņi. Šādi. Un vēl melns pomponiņš reku. Lūk. Šādi 17 eiro, dāmas. Tāds. Pagriezīšu, lai es arī par kadrā kaut kur dzīvoju. 17 eiro tā, dāmas. Ir, bet ar krāsām. Citrons tā arī nav atgriezies citrona krāsā, dāmas. Diemžēl, bet ir pāriem. Man pašai pie atslēgā. Labi, ļoti patīk. Ļoti patīk, dāmas. 14 eiro citroniņš maksā. Šitāds balts foršs, var pie summas, var pie atslēgām piekarināt. Gaiši zils, bēžs un rozā. Ļoti forši. Man patīk ļoti. Tā kā, ja kamēr patīk, vienīgais ir atnāks šo projām citrons krāsā. Kādi tā kāpa. Es nezinu, kas ir šis, bet tas ir kaut kāds jaunums. Paskatieties, tu vari piekārt pie summas šādu te brīnamiņu. Redziet? Rekur. Šāds 16 eiro maksā tāds maciņš. Palūram iekšā. Nav nekā, vienkārši šāds. Bet paskatieties, kādas pašas krāsas. Šāds. Redziet, es jums pirmīt rādīju to somu ar šādu. Tā kā. Lūk, paskatieties. Nice, vai ne? Vasarā, starp citu, pie kaut kādas pludmales somas vai kur, ka vajag ielikt kā sensitīvo. Sīkumiņus, sieviešu lietas, visu ko, vai ne? Lūk, tāds variants, dāmas, kā es teicu, vairāk piekariņu būs otrā ražotnē. Šeit, skatieties, šeit ir vēl tādi šitie tagad laikam modē, šitādi brīnumi visādi. Šitādi visādi maksā 17 eiro. Šitais maksā arī 17 eiro. Paskatieties, un viņš vēl skan. Un tāda ir, paskatieties, zvaigznīte tāda. Tāda tālāk ir muciņa. Lūk, nu kas mums vēl šeit? Ir atgriezušies šādi, redziet? Tā kā ziemas sezonai gatavojās jau bez maz vai redziet? Šādi. Saucamie trusīši. Trusīši, dāmas, vienīgais cenu neredzu trusīšiem. Man liekas, ka 19 eiro. Paskatieties, kādi mīlīši. Un rekur visi toņi, dāmas. Lūk. Nu, un ir vēl arī šīs saucamās grapes vīnodziņas. Vīnodziņas tādas. Tādas te. Un vīnodziņas, dāmas, maksā 17 eiro arī. Nu viss, tas ir viss. Viss, dāmas, mums viss parādīs.